Labrīt! Rosinājums mašīnas kā īpaši noformēt visdzirdīgākās ausis atradas kādā dāmu ekipāžā. Mašīna iesaiņot atbilstoši nosaukumam. Dāman vientuļajam vīrietim. Un kā tā ir? Šeit ir viss sastāvs. Mēs pagājuši gadu piedalījāmies jau vienās sacensībās, kas bija līdzīgas orientēšanās uz skriešanu. Un man ir lielisks draudzes, ar kurām labprāt kopā pavadām laiku. Kāpēc ne šoreiz un šādi? Nevar jau skaļi teikt, bet es saprotu, ka būs kontrolpunkti un žūrija bārga un vientuļie vīrieši kaut kā jāuzrunā. Un tad es sapratu, te ir ķirbīši, vēl kaut kas, ar ko pievilināt. Mums ir viesmaizītes, ļoti skaisti avīšu papīrā. Nu, tad jau te izskatās pēc pirmās vietas. Laiks rādīs. Bet, lai dotos ceļā, vispirms jāuzklausa organizatoru norādījumi. Apakš tev spidometram iet, ko pa nulēm var nospiest? Nu, re. Tas nozīmē tā, ka no šejienes tagad startējot, pēc 120 metriem ir krustojums. Nu, tu jau viņi redz tagad, ja? Jā. Krustojumā tu nogriezīsies pa labi. Tad tu uzreiz nospiedīs pa nulēm. Tur pa nulēm? Jā. Katrā orientērī. Pēc tam pēc 300 metriem būs šitas te. Jāapstājās ir tikai kontrola punktos. Ja? Slepenais jums būs priekšā, tas būs sākumā kaut kur. Arī citas ekipāžas īpaši padomājuši gan par saviem braucamajiem, gan komandas nosaukumiem. Piemēram, Amazonas skūtie āpši. Mēs jau vairāk sagaidām, ka būs kāds labs bezceļceļš, kur pabraukt. Jo tās šoseis Nē, Andris tev teica, ka būs labi meža celiņi un grantētie, tā kā varēs izbraukties, ritī pēc sirds patiks. Man sieviņa smējās, viņas mašīnīte ir gluži kā šim pasaukumam trakajam aivabolē radīt. Un tā, ka mums iepatikās, ka tā ir ģimeņu ideja, un ka tur nav ātrums, un ka tur būs kaut kas interesants jādara, tad mēs vienmēr atbalstam visu, kas ir par aktīvo un par interesantu. Uz starta līnijas arī apvienība par labu Moskviču. Iztīrīja Moskviču. Riepu nomainīja. Šis ir tā kā tāds ģimenes pasākums, jums te mašīna pilna, ar ko pilna mašīna? Nu jā, draugi, kas varētu teikt, ir ģimene. Gandrīz. Pirmo reizi šai pusē bija komanda no Ventspils. Indra bija ielikusi draugos dienas grāmatā afišu. Un ņemot vērā to, ka Indra ir man draudzene, tad es atbalstu viņus rīkotos pasākumus un pieteicos. Pierunāja vīrieši, ka jāpiesakās. Kopumā uz pirmo ģimeņa auto orientēšanās pasākumu ieradušās 13 ekipāžas. Līdzekļi tā organizēšanai iegūta pašvaldības īpaši izveidotā kultūras un sporta pasākumiem domātā projektu konkursā. Ideja radās tad, kad mēs 2 gadus atpakaļ šeit Paduras centrā uztaisījām pasākumu Naktskrakls. 2009 tas bija. Un šogad mēs otro 2010. Un tad mēs izdomājām, ka to vajadzētu paplašināt, kad ar mašīnām vajadzētu to darīt kā autoorientēšanās pasākumu. Paredzēts bija maijā, tāpēc arī tāds nosaukums, bet mēs neesam kļūdījušies, jo varbūt Andris izstāstīja, ka Maivabols tieši ne mostās, bet no kāpuriem pa vabolēm izveidojās tieši septembrī, oktobrī. Un tāpēc mums šogad ir oktobrī. Šī auto orientēšanās nebija uz ātrumu. Bija jāatrod visi 15 kontrola punkti un precīzi jāveic tajos paredzētie uzdevumi. Dažas ekipāžas gan labāk izvēlējās ātrumu. Nedaudz kļūdas. Mēs ar Andrišam pie šī projekta strādājam jau vairākus mēnešus. Ideja radās februārī, reāli jau aprīlī mēs sēdāmies pie galda, izpētījām vietas, kur tas varētu būt. Tad augustā jau mēs pirmo reizi veicām pirmo braucienu, un tad mēs skatījāmies, kāda reāla situācija ir uz vietas, cik no viena kontrolpunkta līdz otram ir attālums, tā, lai centāmies sakārtot kartu, lai viens otram tā kā neuzskriet virsū, lai var izpildīt uzdevumu. Jā, mēs ietvērām to, ka tam ir jābūt gan izglītojušam pasākumam, gan to es iepazinies ar kaut kādām vietām. Kontrolpunktos savu veiklību dalībnieki parādīja braukšanā ar aizsietām acīm, radio vadāmo mašīnu sacensībās, basketbola soda metienos, riteņu nomaiņā, braucienos ar velosipēdiem un slēpēm, kā veicās ar uzdevumu izpildi, kā nu kuram. Uldiņ, kur tu tēmēji? Ar to sarkano? Tev ir tā, ir šitie divi, tāds, un tev tas vidējais jādabū pa vidu, tas sarkanais punktiņš vienā līnijā un zem lapiņas malas tieši. Es nemāku, es nezinu. Piespied plecam, pirms šāvienu ievēl sāp un izmanto visu. Es tagad nevaru tā viņu dabūt. Jā, jūs ir drošinātājs, jo tur nolaid.
Vienu gandarījumu šāvienu puikam pareizi. Bērni atnākuši. Reku, te būs mēlīti jāspiež. Tu uzmēs, viņš bišķiņ tā kā uz atpakaļ atliks rēvā. Tā es uzmēs. Spied mēlīti. Brauciena dalībnieki arī apskatīja bijušo bānīšu pieturas vietu Padurē, Ēdols un Pelču pilis, Snēpeles baznīcu un pabija Īvanas ūdens dzirnavās. Komandas dāvana vientuļam vīrietim sarūpētās gardās dāvaniņas gan nepalīdzēja viņām tikt pirmajā trīniekā, bet balva par īpašo noformējumu garantēta gan. Visprecīzākā bija komanda Demolators, tad apvienība par labu Moskviču un Amazonas skutija āpši. Vienkārši labs pasākums. Andrim un Indrē vienmēr sanāk labi pasākumi. Visu, ko viņi taisa. Praktiski arī piedalāmies visos. Neviens no kontrolu punktu tiesnešiem atzina, ka nākamgad paši labāk dotos izbraucienā. Organizatori apņēmīgi šo pasākumu veidot arī turpmāk. Mājā noteikti būs, tikai vieta varētu būt cita. Un vēl mums ir doma par 2 dievnieku, kad varētu arī pa nakti braukt tādas pašas maršruts. Sižetu veidoja Ieva Benefelda un Alans Peševits.